Labrīt! Šodien mēs esam ekspedīcijā Morē. Šeit ir atvēries jauns veikals. Man ir līdz lielais Maks, gribās rīta kafiju. Ejam paskatīties! Veikals ir vaļā. Šodien no 8:30. Labrīt, saimnieki! Labrīt! Vai pie tevis kafiju var dabūt? Protams, ka var. Čau! Un pie tam viena no garšīgākajām kafijām droši vien, kas Siguldā. Nopietni, jā? Kur tu man... Es vispār parasti dzeru kapučīno. Un te ir plaša izvēle. Te var uz to pusi tādas vieglākas ir kapučīno un latte. Es paņemšu kapučīno, jā? Jā, tā ir laba izvēle. Un kamēr man te kafija, tu varētu pastāstīt, kam ir jānotiek, lai cilvēka galvā rastos ideja, jāsaka, uztaisīt jaunu veikalu. Es nezinu, tad ir jāpadomā, jāpagremdējās atmiņās, jo tas ir 6-7 gadu jautājums. Tas galvā malās jau ilgu laiku atpakaļ. Tas nebija vienas dienas klikšķis. Bet iepriekšējais veikals pārstāja šeit eksistēt? Plus mīnus gadu atpakaļ. Tā pamatīgi apmēram gadu, pusgadu vēl kaut kas te tā kā vilkās līdzi. Tas nozīmē, ka morēnieši ir diezgan ilgu laiku nodzīvojuši bez veikala. Jā, ar kaut kādiem maziem pārtraukumiem, kad uz kaut kādu brītiņu bija. Jā, dažādu iemeslu dēļ. Zini, kā man ir tā, tad, kad es daru kādu darbu, man patiesībā ir ļoti svarīgi pirmām kārtām, kāda ir pašas sajūta un novērtējums. Jā, ir svarīgi, ko saka citi, bet tas savs iekšējais novērtējums. Lai pašam patīk, vai ne? Jā, tev ir tā gandarījuma sajūta par to, ka tas izdarīs. Tagad ir kaut kāds brīdis, kamēr tas ilgais ceļš un ilgais process, kamēr to izdarīja, tad bija ik pa brīdim tādas domas, kā labāko. Tagad ir gandarījums, bet vēl nav tā, ka viss ir gatavs. Nekad nekas nav gatavs. Vienmēr viss ir jāturpina būvēt un jāturpina darīt, un tas vēl te viss ir procesā. Ar katru nedēļu aizvien kaut kas jauns un vēl lielāki plāni, un viss kaut kas. Man patīk tavs vārds plāns, jo man šķiet, ka tu esi viens no tiem cilvēkiem, kuram vienmēr galvā ir kāds plāns. Jā, galvā dziļi kaut kur paslēpts plāns. Bet, labi, šis bija, tu saki, ilgadīgais plāns, jā. Bet vai ir arī tādi plāni, kuri, hops, vakar ir, šodien... Jā, es esmu pēc būtības, es esmu tāds diezgan klikšķa cilvēks. Straujo plānu cilvēks, jā? Jo tie ir tie ātrie, tie labākie, jo kaut kas ir jādara, tad tas ir jādara, un tur, dzels jākaļ, kamēr karsta. Tad, kad pienāk pie šī plaukta, tad... rodās pazīstama sajūta, ka nagi sāk niezēt. Gribās ravēt, ja? Zemi. Vajag zemi. Jā, pavasaris tojās, un man pašam ir bijis tā, ka es pienāku. Ne šeit šobrīd, vairs man nav laika, bet es saprotu, ka arī man nebūs laika, jo šobrīd es esmu no agra līdz vēlam. Bet tā kopumā tiešām tad pienāk pie plaukta, un tad vienkārši ņem un liekas, ka tu to visu paveiksi un tu to visu darīsi, un tas ir tik forši. Un dažreiz arī tas izdodās. Jā, te būtu varbūt arī vietā uzdot jautājumu, ko tava ģimene saka par šo tavu jauno aizraušanos. Es nevaru tik zemi pieliekties, cik man viņu priekšā ir jāpaklanās un jāpasaka paldies. Kā viņi mani vēl pacieš, es to nevaru nekādi viņiem šobrīd atdarīt. Ja jau es šodien esmu ekspedīcijā Morē, tad esot Morē nevar neatbraukt uz šo vietu, kas ir Moras kauju piemiņu parks. Priekš manis no vienas puses ļoti ierasta vieta, bet izstāsti, kā tu šo vietu redzi? Jā, tā ir viena no vietām, kas Moras pagastā svarīga, un bez kuras ne tikai Moras pagasts iespējams nebūtu, un pat Siguldas novads, iespējams pat plašāk valsts mērogā. Te notika ļoti, ļoti smagas kaujas senā vēsturē, un pateicoties tiem drosmīgajiem un tiem varoņiem, kas te bija, mēs iespējams šobrīd esam tādā valstī,
un tā varam šeit tā stāvēt brīvi un runāties, un iespējams, ka tas ir tā. Tas jānovērtē. Zini, kas man ienāca prātā šeit? Es šodien runāju ar tevi kā ar tādu īstenu morēnieti, bet tu jau patiesībā izstāsti, cik ļoti un kādā veidā tu esi vai neesi morēnietis. Jā, es esmu lepns Siguldas novadnieks, tā jāsaka. Es esmu dzimis Siguldas slimnīcā, kaut gan es neesmu dzimis morēnietis, es morē, man tā lieta ir morē sākās no 4. klases, kad es sāku mācīties Moras pamatskolā. Tas bija sen atpakaļ, un tad 2002. gadā, absolvējot Moras pamatskolu, tad jau katrs aiziet kaut kur nu kurš. Stāsts ir garš, bet nozīmīgs. Un tad, kad pagāja daudz gadi, es tā kaut kā runājot ar vietējiem, vienmēr tā man dzīve ir saistījusies te kaut kā ar Moras pagastu, vai nu darbs, vai nu skola, vai nu kaut kas. Un tad mēs tā runājām ar vietējiem un saku, pagaidu, bet tā sanāk, ka es esmu tā riktīgi tāds pilngadīgs absolvents Moras pamatskolā. Tas jau bija kaut kāds dažus gadus atpakaļ, ka es rēķināju, ka man ir 21 gads kā absolventam. Tas nozīmē, ka es sevi uzskatu par, es esmu sirdī tāds morēnietis, jā, es tā varētu teikt, ar lepnumu. Es priecājos par visiem morēniešiem, kuri kaut ko dara un kuriem sanāk, un turu īkšķus, ja kaut kas viņiem nesanāk, lai viņiem sanāktu. Pēc būtības ir tā, tajā vietā, kur es esmu, to vietu es cenšos no sevis arī tai vietai kaut ko dot. Vai man tas sanāk vai nē, tas cits, bet es to dodu pēc labākās sirdsapziņas. Tu pabeidzi Moras skolu kā absolvents, un cik sen tu atgriezies atpakaļ Moras skolā jau kā darbinieks? Kā darbinieks es atgriezos 2016. gadā uz 1. septembri, kad mani uzrunāja nākt strādāt Moras pamatskolā, tā laika direktori. Jā, tas būtībā tā tev varētu saukt. Principā, tu var teikt, ka tu tā kā otrais ar saknēm ieauga apakaļ Morē, vai ne? Jā, un ir Renāram Kauperam ir tāda dziesma, ka viņam pieder debesu gabaliņš kaut kur starp Enguri un Roju. Viņš to dzied. Un es nedziedu, bet es varētu teikt, ka manai sirdī pieder kaut kur debesu gabaliņš starp Mergupi un Purvu. Zini, Kalvi, man šķiet, ka vispār varētu šeit nostāties un tad skatoties uz dažādām pusēm, katrai debes pusē būtu savs sapnis. Jā. Piemēram, ja mēs paskatāmies uz to pusi, tad tur mums ir sapnis. Tur ir par tautu dīķi, par tautu dīķa tīrīšanu, tad tur mums ir sapnis par tālāk sapnis par Purvu. Purvs gan ir ļoti plašs, tā ka tur var vilkt pa horizontu. Tur uz priekšu mums vēl ir sapnis un tur, kas tālāk ir aiztautas, un tālāk tur ir arī Moras muižas puse. Tur arī ir. Katrā griezies, kuru pusi gribi. Visur ir sapņi un visur ir labi un atsaucīgi cilvēki, ar ko kopā var kaut ko. Tas nozīmē, kā tu teici, ir vērts sapņot, lai kādā dienā tie sapņi kļūtu par realitāti, vai ne? Jo tad, kad, ja kāds saka, citi saka tā, ir darītāji un ir sapņotāji, bet tu nevari būt tikai viens no tiem. Tu taču nevari kaut ko, tu nevari darīt, ja tu nesapņo. Kā saka, lūdzu, vai tev patīk pasapņot kādreiz? Jā, es esmu diezgan liels sapņotājs, jo bez lieliem sapņiem nevar izdarīt mazas lietas. Nevienu lietu nevar izdarīt, ja tu to iepriekš neesi izsapņojis. Un tāpēc sapņot vajag. Tad pasapņot, tev šobrīd ir visas iespējas. Jā, mēs varam, neaizverot acis ar vaļajām acīm, mēs varam sapņot, kā šeit mēs šobrīd atrodamies Moras pamatskolas jaunajā sporta zālē. Skaisti, pasties kādi lieli logi, jā. Sporta angārs un labi iekārtot sporta teritoriju. Jā, bet tā ironija man nav sveša lieta, bet tā pavisam nopietni šeit ir plānot un šeit būtu jābūt un šeit noteikti kādu dienu būs sporta zāles piebūve. Šī te ir Moras pamatskolas viena no ēkām no neredzamās puses, jo parasti visi to ēku redz no otras ceļa puses, no
no otras ēkas puses, bet šeit ir jābūt tunelim uz sporta zāli, un visa šī teritorija te ir jābūt labi iekārtotam sporta laukumam ar skolas telpām. Un ja mēs paskatāmies uz to pusi, tas nozīmē, ka tad Sintija beidzot varēs Tautas nama zāli iekārtot tā, kā vajadzētu būt Tautas nama zālē, nevis pa vidu gaismas lukturiem basketbola spēlē. Jā. Basketbolu tagad mēs spēlējam ārā uz pārvietojumā, bet ne tagad, protams, tagad ne vasarā, bet arī tad tas sanāks arī noteikti prātīgāk, jo arī apkuras sistēma būs viena, kas savienos abas divas ēkas. Jo šobrīd Tautas nams tiek kurināts ar malkas krāsni, centrālo malkas krāsni, un šī skola tiek kurināta ar parastajām malkas krāsnīm. Vēl joprojām tas arī tāds unikalitāte savā ziņā. Lauku šarms, tā varbūt to var saukt. Lauku šarms, jo skola jau arī ir vienīgā, es nezinu, vai vēl vispār kaut kur Latvijā ir kāda skola, kur bērniem gatavo ēst uz malkas krāsnes. Tas ir liels retums, jā. Tas tiešām liels retums. Varbūt, ka nav vienīgā, bet tiešām retums. Bet ir viena cita lieta, kas iespējams Moris skola ir vienīgā pamatskola Latvijā. Ejam, es parādīšu, tur ir viena forša vieta. Izstāsti lūdzu, kāpēc šī plāksnīte ir īpaša? Jā. Šī ir tā superīgā lieta, ko es teicu, ka iespējams, ka Moris pamatskola ir vienīgā skola, pamatskola Latvijā, kur ir programmā Eiropas parlamenta vēstnieku skola. Tā ir programma, kurā darbojas vidusskolas, ģimnāzijas, un ar aktīvu darbu jaunatnes jomā pirms vairākiem gadiem pamanīja mūsu aktivitāti un uzrunāja mani un aicināja iestāties šajā programmā, un tad, kad es iestājos, tad saka, bet jūs taču esat pamatskola. Es saku, jā. Bet tā ir vidusskolas programma. Un es saku, bet jūs jau mūs uzaicinājāt mūsu darbību dēļ. Jā. Un tad tā, mēs esam tajā programmā, un tas ir superīgi. Un šīs programmas ietvaros man bija iespēja aizvest jauniešus uz Eiropas parlamentu. Jā, tas bija tiešām forši, tas viņiem bija ļoti nozīmīgi. Tev ir toties attiecības ar sportu? Jā, es gribētu, ka katram cilvēkam, katram latvietim tās attiecības ar sportu būtu tādas tuvas. Es neesmu profesionāls sportists un nekad neesmu bijis un droši vien nebūšu, bet es esmu sporta skolotājs. Un man tas tiešām sirdī patika, un man patīk visas lietas, kurās es eju iekšā ar visu sirdi, un sporta skolotāja lieta, un bērniem es ceru, ka patika, un man šķiet, ka patika, un mēs kopā visādas foršas lietas, tad kad bija tāda ziemīgs laiks kā tagad, tad mēs arī aizbraucām uz festivālu. Es te nerunāju par lieliem sasniegumiem, vienkārši mēs par aktīvu dzīvesveidu, to mēs varētu kā sportu. Bet ja par sportu, tad ir tāds sporta veids golfa krokets. Tur mani pirms vairākiem gadiem pirms daudziem gadiem iesaistīja paziņas, un tam gan nav vairs atlicis laika, bet tas man patīk, jā. Ja būtu brīvs laiks, varētu visu dienu bumbot. Tā rāmuri jāsit pa bumbām. Rāmuri pa bumbām. To varētu man arī iemācīt. Es nezinu, vai es varētu kādai bumbai trāpīt. Es nezinu. Šim dzīvums labs. Es nezinu, vai es varētu kādai bumbai trāpīt. Bet tas āmurs man noteikti patikt. Viens no šīs dienas Moras ekspedīcijas pieturpunktiem ir Purvs. Tu neesi Susāņins, bet tu mani atvedi uz Purvu. Jā, labā nozīmē. Labā nozīmē. Jā. Tā ir viena no tādām vietām, kur, kā Ziedonis teica, ka tu atnāc un raudi no skaistuma, ja, kaut kā tā. Bet pilnīgi apzināti es atvedu uz Purvu, jo te ir Sudus Purvs ir viena no Siguldas novada tādām dabas bagātībām. Moris pagasts ir tikai droši vien ieguvējs, ka tāds purvs ir.
Un man ir viens liels sapnis, tālajošais sapnis. Tas nav klikšķa sapnis. Nu, pasapņo. Pasapņo. Skaļi šobrīd. Skaļi šobrīd. Lai purvs Atdod kosmosam, jā? Atdot kosmosam. Man liekas, ka Siguldas novadā ir visa kā daudz skaista, un katrā pagastā un pilsētā ir tik daudz skaista, un arī Mūras pagastā, bet man liekas, ka Siguldas purvā vajag uztaisīt tādu skaistu pastaigu taku. Visur, kur ir pastaigu takas, un arī mēs, paši kā siguldieši, Siguldas novadnieki, mēs braucam pastaigāties tur un šur un visu kaut kur pa purva takām, bet Mūras pagasta Siguldas purva arī tādu vajag, jo no tā Siguldas novada iedzīvotāji tikai iegūst. Tā ir tāda skaista dabas bagātība. Nu, vai te nav skaisti, nu, tevis apkārt smuki, nu, tik skaisti. Es domāju, ka šo vietu papildinot ar pastaigu taku, noteikti ir speciālisti, kuri var atrast to veidu, kā sabalansēt to dabas neaizskaramību ar pastaigas iespējām un viens otram netraucējot un nepiesārņojot. Un es domāju, ka to vajag. Tas ir viens no maniem lielajiem sapņiem, un, kā teikt, ja es reiz sapņoju, tas sapņoju kādreiz daru, un tā ir viena no lietām, ko es savā dzīvē agri vai vēl izdarīšu, kaut kā līdzdarbošos. Ko tu gribētu vēl pieredzēt, vai ne? Ko es gribu pieredzēt? Ko tu gribētu pieredzēt, ko tu gribētu izdarīt. Un es domāju, ka ne tikai no atpūtas viedokļa, bet arī no tāda vides izziņas un dabas apgūšanas viedokļa arī ir ļoti labs piedāvājums, jo, kā tu teici, mums šurpnākot, ka speciālisti saka, ka šeit var redzēt arī aizsargājumos augu sugas, ne tikai ierastos purva augus. Sarkanās grāmatas, jā. Te ir tā, dabas daudzveidība te ir plaša, un es domāju, ka neviens novadnieks ir ēdis Siguldas purva lasītās dzērvenes. Vai varbūt dzērs pie tējas? Jā, ne pats, ap citu, šī ir meža ogu tēja, un kā reiz tur ir arī dzērvenes, es te varu pats ienākt. Paldies. Nu, vai tas nav brīnišķīgi stāvēt vietā, no kuras tas ir nācis? Vai ne? Jā. Cik garšīgi. Bet jautājums ir viens. Vai šobrīd purvs atrodas Siguldas novadā, vai Siguldas novads atrodas purvā? Es domāju, ka tas jautājums paliek kosmosā un katram pašam, vai ne? Uz to labāk šobrīd neatbildēt. Jā, labāk dzīvosim tā, lai purvs būtu novadā, nevis otrādāk. Man šķiet, ja nebūtu kalvis morē, daudz lietas notiktu, bet tu esi viens no tiem, kurš iegriež, lai tās lietas kustās ātrāk. Jā, noteikti, ka būtu citas lietas un iespējams vēl foršākas, un pavisam noteikti es neesmu tas, kurš saka, bez manis nekas nebūtu. Tā noteikti nav. Nē. Bet ar tevi mores laiks griežās ātrāk. Cerams. Tagad, man liekas, visa pasaule nedaudz ātrāk griežās. Reizēm pa daudz ātri, ja? Purvs vedina uz filozofiskām pārdomām, un stāvot šeit, man gribās teikt, kā tev šķiet, vai mums ir kaut kas kopīgs? Jā. Un kā tev šķiet, kas tas varētu būt? Tā, globāli. Šobrīd tas ir Siguldas gaiss, ko mēs elpojam. Un vēl konkrētāk. Es domāju, ka mums ir drosme, mums ir mūsos ir tāds azarts, un kā saucās tas PT, tā jaunā mērvienība. Jaunā mērvienība, pozitīvais trakums. PT, jā, mums noteikti abos ir pozitīvais trakums, jo paņemt un tāpat vien iebrist purvā. Vienkārši, vai ne? Tad tur vajadzīgs drusciņ trakums un drusciņ azarta. Un zini, kas mums vēl ir kopīgs? Mums vēl ir kopīga viena lieta. Mums abiem vienmēr ir kāds plāns. Un mums ir ne tikai plāns, mums ir plāns, kā šo plānu varētu padarīt par realitāti. Jā, tas mums ir. Jā.